Kā iemācīties handstand, jeb stāju uz rokām? Otrā daļa. Pirmajā daļā es runāju par pamata būvēšanu, tāpēc, ja tu to palaidi garām, noteikti noskaties to, jo šajā daļā es runāšu par to, kā sākt mācīties stāju uz rokām. Un bez pietiekami stingra pamata tu vienkārši nespēsi to izdarīt. Pirmais solis ir stāju uz rokām ar vienu kāju pret sienu. Lai to izdarītu, uzsprej stāju uz rokām pret sienu, saliec vienu kāju un iztaisno pārējo ķermeni. Šis tev palīdzēs saprast, kā noturēt taisnu ķermeni stājā uz rokām. Šeit es tev ieteiktu uzfilmēt sevi no malas, lai tu varētu redzēt savas kļūdas un tās izlabot. Otrais solis ir stāju uz rokām pie sienas. Lai to izdarītu, nostājies stājā uz rokām ar vienu kāju pret sienu, iztaisno to un centies balansēt. Ja tu krīt uz priekšu, vienkārši atspries no sienas un mēģini vēlreiz, bet ja tu krīt atpakaļ, uzspries stājā uz rokām ar vienu kāju pret sienu un mēģini vēlreiz. Lai balansētu uz zemes, tev vajag iespiest pirkstus zemē, lai nekristu uz priekšu un censties tos pacelt no zemes, lai nekristu atpakaļ. Bet, lai balansētu uz paralētēm, tev vajag virzīt savu plaukstu uz leju, lai nekristu uz priekšu un virzīt savu plaukstu uz augšu, lai nekristu atpakaļ. Lai saprastu balansēšanas mehāniku, tu vari nostāties četrāpus un izpildīt šīs plaukstu kustības gan uz zemes, gan paralētēm. Pie šī soļa tu pavadīsi diezgan ilgu laiku, vairākas nedēļas vai pat mēnešus. Tāpēc nedusmojies, ja tu nevari iemācīties balansēt nedēļas laikā. Tas prasa laiku un pacietību. Un trešais solis ir krišana. Lai iemācītos stāvēt uz rokām bez sienas palīdzības, tev ir jāiemācās pareizi krist. Savādāk tu vai nu satraumēsies, vai nemaz neiemācīsies stāvēt uz rokām, jo tev vienkārši būs bail nokrist. Lai pareizi nokristu, pacel kreiso roku, rotē uz kreiso pusi, liec kreiso roku priekšā labajai un nosēdies uz kreisās kājas. Protams, šo visu var darīt arī uz otru pusi. Šādi vienkārši man ir ērtāk. Šis krišanas veids atgādina ritentiņu, tāpēc, ja tu māki ritentiņu, tev būs viegli to apgūt. Taču paturprātā šo. Tas, ka tu esi iemācījies krist, nebūtu nenozīmē to, ka siena tev vairs nav vajadzīga. Kamēr tu nespēsi stāvēt uz rokām tikpat labi, cik stāvēt uz kājām, siena būs tavs labākais draugs. Jo tā vietā, lai tērētu enerģiju gāžoties uz priekšu un atkal uzsproties stājā uz rokām, tu varēsi vienkārši atspērties par sienu un turpināt stāvēt uz rokām. Šis vismaz ir mans viedoklis un galvenais iemesls, kāpēc es joprojām trenējos par sienu. Nākamajā video es runāšu par to, kā pareizi iesildīt plaukstus pirms katra treniņa, kas ir ļoti svarīgi traumu mazināšanai. Tāpēc forši tev dienu un tiekamies nākamreiz. Čau!